Jā, Dievs parunā ar mums. Parunājies ar mums. Pirms tam agrāk paļāvos uz sajūtām, uz lielām atziņām un atklāsmēm. Citreiz tās bija biežāk, citreiz netik bieži, bet tad arī gribējās dalīties, tad arī bija ko teikt. Bet tad, kad bija reizes vai posmi, kad nav sajūtas un nav lielās atklāsmes, man liekas, ka nav neviens vairs, kurš runā uz mani, tad tu apklusti. Un paslēpies. No vienas puses tas liekas normāli. Liekas, ko tad tu runāsi, ja tev nav ko teikt, Tad gaidi, kad atkal būs, tikmēr paklusē. Bet no otras puses tāda baigā paļāvība uz apstākļiem, uz sajūtām. Tikai tad, kad es jutīšu un sapratīšu un redzēšu, tad es kalpošu, tad es runāšu. Bet ir jau vēl tas spēks, kad tu nejūti un neredzi. Un joprojām ej to ceļu. Kalpo un runā un iedrošini. Pat ja pats citreiz nejūties iedrošināts. Ka tu nepadari tikai vienu veidu par īsto un pareizo, bet tu atļauj arī būt neziņai, būt neskaidrībai, haosam, nejūtībai, bezjēdzīgumam, šķērsot tavu realitāti un tomēr nekļūt par to. Jo fakts, ka tu caur saucamajām negatīvajām emocijām un sajūtām joprojām esi pieejams, joprojām tici uz Dievu un dod godu Dievam, jau vien ir labi un atzīstami. Citreiz ir vieglāk runāt, citreiz ir grūtāk runāt, citreiz viss vieglāk padodās, citreiz grūtāk. Kāds ir stabilāks, kāds svārstīgāks, mainīgāks. Mūžīgā dažādība. Līdz zināmam līmenim tu kaut ko kontrolē. Bet tad ir arī kaut kas lielāks, kas vienkārši ir jāpieņem. Un tā ir tāda spriedze. Bieži vien gribās vainu. Vai nu viens vai otrs. Vai melns vai balts. Tas rada drošības sajūtu. Bet, kad dzīve testē, neiztur spiedienu. Jo dzīve nav tikai melna vai balta. Ir lietas, kas ir absolūti labas un absolūti sliktas. Kā piemērs melošana. Nav tā, ka nedaudz meli ir ok. Ne par to ir stāsts. Bet ir lietas, kas
kas nav tik viennozīmīgas, kas nav melns vai balts, kur tev vienkārši ir jādzīvo šajā spriedzē, esot pasaulē, bet nekļūstot par pasauli, esot grēcinieks un reizē Dieva bērns, esot pazemīgs un reizē pilns ticības, jo pazemība nav zems pašvērtējums. Vai ticība un drosme nav uzreiz iedomība un augstprātība. Bet visas šīs lietas ar melns balts domāšanu ir viegli jaukt. Un tā ir tā bīstamība, par kuru Jēzus runā. Jēzus vispār neliek nekādās kastītēs cilvēkus. Viņš runā uz sirdi, uz sirds attieksmi, uz tavām izvēlēm. Kur bija cilvēki, kas pienāca pie Jēzus un teica, saka, lai viņš dalās ar mani mantojumā. Te Jēzus viņu atšuva un teica, kurš man ir iecēlis par mantas dalītāju, parādot, ka tas nav mans uzdevums. Un tāpat arī cilvēki, kas domāja, ka viņš būs ķēniņš, kas gāzīs veco sistēmu ar kaut kādiem ārīgiem, primitīviem ieročiem. Bet viņš mira pie krusta. Un viņa uzvara bija pavisam savādāka. Kā cilvēki spēja to iedomāties, aptvert. Viņš lauza stereotipus, lauza seklas domāšanas, lauza tos, kuri uzskatīja sevi par gudriem, par intelektuāļiem. Parādīja, ka ir vēl dziļāks līmenis. Un to tu nevari ielikt savā kastītē vai kontrolēt. Tur tev ir jādod sevi visu, jānomirst sev un jāsako Dievam. Absolūta paļāvība, pazemība, uzticība kaut kam lielākam. Tādas ir rīta pārdomas, lai Dievs jūs katru svētī.